Kas ir Sako man LV? Tas ir jauns internetu projekts, kas tev dod iespēju sekot līdz draugiem, radiem un paziņām. Tas viss darbojas ļoti vienkārši. Atverot mājaslapu, jūs nonākat pie šāda ekrāna. Tālāk spiežat uz pogas reģistrāciju un varat reģistrēties. Ierakstiet sagvārdu, e-pastu, ierakstam paroli un varam pieskaitīties. Tālāk jūs nonākat mājaslapā, kur nav jums neviens sekotājs un nevienam jūs nesakojat līdzi, tātad portāla lapa ir tukša. Tālāk šajā ailītē jūs varat ierakstīt, ko jūs pašlaik darat. Rakstu, sako man.lv apskatu. Nospiežam pogu publicēt ēterā, un šis viss teksts ir redzams pilnīgi visiem portāla lietotājiem. Bet tā kā jums nav sekotāji un jūs nesakojat nevienam, tad šo tekstu neviens neredz. Lai varētu redzēt, kas vispār šajā portālā atrodas, spiežam pogu visi un redzam citus lietotājus. Tālāk varam izvēlēties personas, kurām sakot. Piemēram, nospiežam uz profilu Lūsis, mēs redzam visus tekstus, ko viņš šodien teicis, kas ir noticis ar viņu. Pieņemsim, tikko saņēma picas divas, Lulu Roks, Dasu Pica un Super Lulu. Ja mums šī persona patīk, mēs varam izvēlēties un turpmāk sakot viņam, nospiežot pogu sekot, es pievienojos viņa sekotāju logam un savā mājaslapā redzu visus tekstus, ko viņš ir teicis. Tāpat mēs varam arī izvēlēties un sekot citiem lietotājiem. Pieņemsim Edīboju. Uzklikšķinam viņa profilam, nospiežam sekot, un turpmāk arī profilā mēs redzam gan Lūša, gan Edīboju tekstu. To, kurš jums seko, jūs varat redzēt labajā pusē. Sadaļā tu seko, tev seko. Šajā gadījumā es varu redzēt, ka man jau seko 3 personas – Krikuls, Lūsis un Kojuki. Savukārt es sekoju Edīboju un Lūsis. Pirmajā mājaslapā mēs varam redzēt, ka mūsu postam rakstu seko man LV apskatu ir viens komentārs. Spiežot uz šīs komentāru sadaļas varam redzēt, ka Lūsis ir iekomentējis mūsu tekstam testiem sveiks testētāji. Bez tam portālam ir iekšējās ziņošanas sistēma, jeb vēstulītes. Tuņ palūkšu kolēģiem, lai viņš man atsūt vēstuli un parādīšu, kā tas izskatās. Lūk, ar šādu dzeltenu strīpu parādās, kad mums ir saņemta viena jauna ziņa. Spiežam uz apskatīt jaunās ziņas un redzam, ka Lūsis mums ir atsūtījis vēstulīti. Nospiežot pogas atbildēt, ierakstot tekstu. Paldies par šo jauko vēstulīti. Nospiežot pogu atbildēt, mēs atbildam viņam. Bez tam portālā ir iespēja meklēt personas pēc vārda uzvārda, arī sagvārdiem. Ierakstam vārdu Zigmārs un mēs atrodam 2 lietotājus Zigmārs. Uzspiežam uz Type 911 profilu, redzam, ka šeit ir interesanti saraksti. Spiežam pogu sekot un pievienojamies viņa sekotāju logam. Bez tam, ja lietotājs ir sācis pa daudz rakstīt tekstus un viņa teksti jums ir apnikuši, jūs varat nospiest pogu nesakot un viņa teksti vairs nav redzami. Lai citiem lietotājiem jūs kļūst interesantāks, jūs varat labot savu profilu, nospiežot pogas, labot profilu. Tālāk jūs aizpildat datus par sevi, ierakstiet, kur dzīvojat, un jūsu profils kļūst saturīgāks un interesantāks. Bez tam ļoti iesaku uzreiz pievienot profilam bildi. Seko man LV ir iespējams nosūtīt ziņu no mobilā tālruņa, kuru redzēs visi jūsu sekotāji. Tas notiek elementāri. Spiežam uz pogas sūtīt no SMS, ierakstam mobilo tālruņa numuru, nospiežam pogu saglabāt, un turpmāk sistēma, ja saņems īziņu no šī numura, asociēs to ar jūsu profilu un pievienos jūsu profilam kā jaunu tekstu. Gadījumā, ja kāds posts jums ir licies īpaši interesants, to jūs varat izcelt individuāli un nosūtīt draugiem fórumā. Tas notiek elementāri. Nospiežam uz laika, kad tas ir publicēts šajā gadījumā pirms aptuveni 2 stundām, un mēs nonākam individuāli pie šī posta. Tālāk augšā redzamo linku mēs varam nosūtīt draugiem vai ievietot fórumā. Tad, kad esat pabeiguši darbu ar sekoman.lv, nospiežiet pogu iziet, un darbs ar portālu ir beigts. Sekoman.lv portāls patstāvīgi attīstās, uz doto brīdi ir izstrādāta jau iPhone versija, kā arī mēs strādājam pie daudzām interesantām lietām, kas būtiski uzlabos jūsu darbu ar portālu sekoman.lv. Sekojiet līdz jaunākajām aktivitātēm portālā sekoman.lv vai www.būt.lv.